personīgais zīmols? Kāpēc tas ir tavs dārgākais aktīvs? Un ko darīt, lai viņu attīstītu, lai viņu pareizi pozicionētu un lai sāktu pelnīt ar to? Par to šajā video mēģināšu izstāstīt savu pieredzi, savu klientu pieredzi un iedot 3 galvenos stūrakmeņus, pie kuriem būtu jāpieturās, veidojot savu personīgo brendu. Ja tu esi speciāliste un vēlies pārdot savu kompetenci, savas prasmes, savu pakalpojumu vai produktu, tad personīgais brends nav ekstra, tā ir vajadzība. Es pateiktu, ka tas ir numur 1, par ko tev būtu jāizdomājās. Un tieši tas, ja tu pareizi viņu būvē, palīdzēs tev izdarīt tā, lai cilvēki paši piesakās, lai cilvēki grib būt ar tevi, lai viņi grib pirkt tavu pakalpojumu produktu vai vienkārši maksā tev par tavu klātbūtni, enerģiju un zināšanām. Es esmu Krauku Naģe un es strādāju ar sievietēm, palīdzot viņām nokomplektēt un uzbūvēt savu personīgo brendu. Un tas ir stratēģija, tā ir pozicionēšana, tas ir premium vizuālais tēls ne tikai pašai, bet arī saviem sociālajiem tīkliem. Tā ir pārdošana Instagram un arī citur, bez hausa, bet solis pa solim. Man ir savi rezultāti, man ir sava pieredze, klientu keisi, klientu veiksmes stāsti, un ar visu to es dalos individuālajā darbā, bet šeit šodien tev pastāstīšu par 3 galvenajām lietām, kuras būtu jāņem vērā, būvējot savu personīgo brendu. Tu droši vien zini un esi dzirdējusi par tādu frāzi silts klients. Un tas nav tā, ka viņš ir tiešām silts, kaut gan arī tas, bet tas ir klients, kurš jau it kā zina tevi. Jau ir dzirdējis tevi, jau ir redzējis tevi, un viņam zemapziņā ir iestrādāts, ka, viņu es zinu, es iešu pie viņas. Tas ir tad, kad viņš aizdomājās vai konstatē kaut kādu problēmu, par kuru tu pati viņam starp citu vari pieminēt, un viņš uzreiz iedomājās tevi. Tas ir tavs personīgais brends. Tas ir klients, kurš jau ir iepazīstināts ar tevi. Un tas ir darbs, jā, un tas nav darbs tikai storijos vai postos. Par to es stāstu savā darbā individuālajā, bet padomā tagad tu, kā tu caur kādiem kanāliem tu uzsildi savu klientu. Kā viņš uzzina par tevi, bet ne tikai kā par speciālisti, kā par spēcīgu personību, līderi, zinošu personību, zinošu speciālistu. Kas jums ir kopīgs, kā tu esi viņam noderīga, kā tu viņu iedvesmo un ko tu rādi viņam ar savu piemēru. Un tālāk ir kaulēšanās, zemāka cena, visu laiku uzbāšanās ar savu cenu un meklēšana, akcijas, izdevīgums tikai tagad. Personīgais brends atvieglo šo visu. Jā, tas nerodās uzreiz, jā, tev pie tā ir jāpastrādā, bet personīgais brends, spēcīgs personīgais brends, viņš tevi atbrīvo no šī visa, jo cilvēks uztver tevi kā premium segmentu, un viņš ir gatavs maksāt par to, ko tu viņam iedosi. Šeit ir svarīgi, ka tur tiešām ir segums. Un tad, kad es strādāju ar savām klientēm, man tiešām ir svarīga tava kompetence. Ļoti līdzīgi kā es strādājot kā mentors, es tev neatstāstu teoriju no grāmatām. Es tev dalos tikai ar to, ko zinu es, tikai ar to, ko izmantoju es, tikai ar to, kas strādā man. Tāpēc es tev nevaru apsolīt, ka mēs ar tevi sadarbībā pelnīsim miljonus, jo es viņus vēl nepelnu. Es tev varu garantēt tādu rezultātu, kā ir man, ar nosacījumu, ka tu esi gatava strādāt, un tas nenotiek mēnešu laikā. Tad lūk, ja tev ir spēcīgs personīgais brends, tad klienti automātiski ir gatavi maksāt vairāk. Es nezinu, kā lai izskaidro. Ļoti daudz uz šo uzķerās. Un tad iet pie viena mentora, pie otrā, pie trešā, iet pie lieliem blogeriem,
kam ir liela auditorija, kas nevienmēr nozīmē liela nauda, kas nevienmēr nozīmē augsti čeki. Tāpēc šeit neuzķeries uz šo. Sākumā tev būs jāpiepūlās un jāizveido savs personīgais brands. Un tikai tad, kad viņš būs stabils, dzirdams, redzams, tad, kad viņš nesīs rezultātus, ka tu tiešām parādīsi, ka tu dzīvo ar to, ko tu dari, tad klientiem nebūs jautājumi, kāpēc man par šo tev ir jāmaksā. Viņi gribēs nākt pie tevis. Tad šis ir otrais, es pat teiktu plus no personīgā brenda. Tūlīt izstāstīšu tev par trešo plusu. Kas tad tas ir? Es ceru, ka tevi interesē. Un trešais plus ir stabila plūsma. Tas, man liekas, ir tas, par ko visi sapņo, ko visi grib, un ne visiem sanāk. Arī man sākumā tas tā nebija. Arī es, kā fotogrāfe, pelnīju tikai ar to, ko es varēju nobildēt. Bet kaut kādā brīdī es sapratu, ja kaut kas notiek ar mani, ar manu veselību, ko es darīšu, kā es pelnīšu. Un tas bija pagrieziena punkts, kad es sāku meklēt sevi, vispār sevi. Kas es esmu, par ko es esmu, kādas manas vērtības, ko es protu. Es sāku mācīties papildus vēl, apguvu zināšanas, paralēli darīju. Gāju pie mentoriem, pie coachiem, ir izdarīts milzīgs darbs, lai pamainītos domāšana. Un tad, lūk, šie regulārie pasūtījumi un regulārā plūsma rodās tad, kad tevī ir skaidrība un kad tev ir ko dot un kad tu nes labumu pasaulē cilvēkiem. Tas nav par darbu vienā virzienā. Dodiet, nāciet. Tas šādi nestrādā. Tāpēc sākumā pastrādā ar sevi, ieguldi sevi, tad būvē šo savu personīgo brendu, rādot ceļu, kā tu to dari. Ļoti daudzas meitenes nāk pie manis un saka, es izdzēsīšu visu savu Instagram un sākšu no jauna. Nekādā gadījumā nedzēšu mārā Instagram. Tā ir vēsture. Tas ir jūsu ceļš. Un tu jebkurā brīdī vari paskrolot atpakaļ un paskatīties, redz, kāda es biju un redz, kāda es esmu. Un visiem vienmēr interesē ceļš, jo es taču nepirkšu no tevis, ja es nezinu tevi, ja es neredzu izaugsmi, ja es neredzu izmaiņas. Vienvārds sakot, personīgais brands ir ļoti skaists. Tur ir ļoti daudz priekšrocības, bet tas arī ir liels darbs, apjomīgs darbs. Man šis ir zināms. Es zinu, kā iet šo ceļu. Es esmu, ja tev tas kaut ko izsaka, pēc cilvēka dizaina, esmu projektors. Es esmu pēc numeroloģijas četrnieks, struktūra, sistēma. Es esmu mežāzis. Es esmu mamma, sieva, draudzene. Es esmu uzņēmēja, es esmu mentore. Man ir ļoti liela zināšana un pieredzes bagāža. Un es varu paskatīties uz tevi un nokomplektēt tevi no visām pusēm. Sākot ar domāšanu, beidzot ar fotosesiju, pārdošanu, skaistu vizuālu sistēmu. Tāpēc, ja jūti sevī šito vajadzību, un es pat teiktu, ja tev ir vīzija, kāda tu gribi būt, bet vēl neesi spērusi soli, lai rīkotos, tad es esmu tas īstais cilvēks, kurš var izveidot tev tavu personīgo brendu, kurš var palīdzēt tev spērt reālus soļus tuvāk šim sapnim un, manuprāt, dzīvot šo dzīvi pilnvērtīgi darot un būvējot personīgo brendu ir skaisti. Gaidu tevi uz mentoringu vai vismaz piesako manam Instagram un tiekamies nākamajos video.